Otrajās lieldienās, neraugoties uz biezo miglu, Pāvilostā uz Lielo Dienvidu Kurzemes ripināšanu pulcējās turisma rallija dalībnieki, lai dotos iepazīt plašā novada dabas un vēsturiskos objektus, kā arī apmeklēt vietējos uzņēmējus. Rallijs notiek otro reizi mums, bet pirmo reizi lieldienās. Iepriekšējā gadā rallijs mums bija oktobrī, un tad mēs braukājām, kā mēs esam sadalījuši mazliet novadu divās daļās šajā rallijā. Tātad viena daļa bija tā kā zemā deviņi, un tad otra šodien ir virsā deviņi braukā. Un tad, tā, lai var iepazīt visu to novadu. Uz azartisko un izzinošo lieldienu turisma ralliju ieradušās 47 ekipāžas, to vidū arī noformētas un sapušķotas atbilstoši lieldienu tematikai. Visus rallija dalībniekus, arī zaķus, vāveres un citus atraktīvus tēlus rīt agrumā ar muzikāliem priekšnesumiem uzmundrina un pozitīvi uzlādē kapteinis Reinis. Kā sauc jūsu komandu? Cīravnieki. Cīravnieki ir ieradušies. Pirmoreiz piedalīsieties tajā? Nē, jau otrā. Jau maz pieredze ir iekrāta, otro reizi jau braucam. Kas ir tas foršais šajā braucienos? Pavadīt interesantu dienu, uzzināt jaunas vietas, kas mums ir Dienvidu Kurzemē, ko ražo. Tādā veidā. Vietējie uzņēmēji daudz ko neesam zinājuši. Tagad zinām, brauksim vēl vienreiz, lēnā garā apskatīt. Bet šoreiz jau brauc tieši pa Aizputas pusi, tur pa Cīravas Kalvenes pusi, jūs jau tak daudz ko zināt. Daudz ko zinām, tāpēc varbūt mums dažādas priekšrocības ir. Vietējos celiņus varēs izbraukt. Kas ir tavā ekipāžā? Mamma un draudzene. Mēs esam no Dienvidu Kurzemes. Mēs pārstāvēsim mūsu dzimto Gaviezi, jo mēs tagad esam izmētāts pa visu Latviju jau. Jā, un tad mēs sapulcējāmies speciāli šim braucienam un pārstāvēsim savu dzimto Gaviezi. Kāds ir tad jūsu komandas nosaukums? Mūžīgais piecinieks. Tas nekas, ka mēs esam 4, bet mums ir mūžīgais piecinieks, viens, kurš mūs skatās tur no augšas. Saņemot rallija maršruta kārtes, dalībniekiem nākas krietni vien palauzīt savas galvas, lai 5 stundu laikā pagūtu apmeklēt gan uzņēmējus, gan sameklēt foto objektus, savācot pēc iespējas vairāk punktu. Mums ir arī olas, kā jau zaķiem. Mums ir arī olas. Kā jūs pielabināsieties ar olām? Kur mēs varēsim, tur mēs mēģināsim pielabināties. Varbūt punkts iedos par to, ka mēs iedosim kādu saldumiņu vai sasitīsimies ar olām. Oktobrī braucot, mēs zinājām tā kā Dienvidu Kurzemes otru galu, bet tad šis gals mums ir tāds svešāks. Mēs te neesam tik daudz tā ceļojuši, tad mums ir tāds, kur mēs varētu tāds bildīts, tais bildēs, kas ir parādīts, tas nav redzēts nekas tāds. Tagad tas mums būs liels izaicinājums, pēc tām bildēm atrast visu to. Cerams, ka būs labi. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Super, jūs esat labā noskaņojumā daļās dārznieces šodien. Kā vienmēr. Bet šādā rallijā jūs pirmoreiz piedalāties? Jā, mēs esam kaut kad iepriekš orientēšanās arī bijis, bet tieši rallijā pirmoreiz. Kāpēc jūs piedalāties? Lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Satikties ar draugiem, dārzniecēm. Uzturētu attiecības ar draudzenēm. Uzzināt kaut ko jaunu mūsu novadā, Liepājas pusē. Jā. Kāpēc utes? Jau tur pavadīt laiku. Pozitīvā noskaņojumā turisma rallijs uzsāk savu lieldienu ripojumu, vispirms jau piestājot un pildot uzdevumus turpat Pāvilostā. Visnegaidītākais un iespējams pats grūtākais pārbaudījums komandas sagaida skolas sporta zālē. Lai iegūtu maksimālos 3 punktus, jāspēj uzrāpties pa klinšu sienu līdz pašai augšai. Un izrādās, ka komandas nebūtu nav ar pliku roku ņemamas. Tā
Tālāk lieldienu ripināšanas turisma rallistu ceļš ved kur nu kurajam. Vieni dodas uz Ziemupes, citi uz Aizputes pusi. Pa ceļam meklējot kartēs norādītos fotoobjektus. Prieks un sajūsma, kad kārtējais objekts atrasts, izveidots atraktīvas komandas selfijas un nosūtīts pasākuma organizatoriem. Kā atzina rallisti, tad šis ir bijis viens no grūtākajiem uzdevumiem. No 34 fotoobjektiem atrast 28 izdevies tikai vienai komandai, kas bijis vislabākais rezultāts. Tā ir loģistikas prasmes un laika plānošanas prasme, kas tiek pārbaudīta rallijā, jo visu izbraukt droši vien varbūt, ka kādam izdosies, bet tad redzēsim, tad tam būs pēcbalva droši vien. Bet ir jāsaplāno tas maršruts, kā tu pats viņu gribi tā kā braukt, kur tu gribi nokļūt, cik gatavs tu esi braukt pa maziem ceļiem, lieliem ceļiem, un tas azartā, ka tu aizēji, jo vairāk punkti ir jāsavāc. Kā jūs izvēlēties tos objektus, uz kuriem tad ir jābrauc, kas ir jāapmeklē? Tas ir atkarīgs no tā arī, cik daudz un atraktīvi uzņēmēji ir gatavi to uzņemt, jo tad ir atkal, mēs nevaram viņus paņemt visus, jo tad mēs neko nepaspēsim izdarīt. Un tad no tiem, kas ir tādi tuvu ceļam, gandrīz var tā teikt, bet tāpat laikā tādi interesanti, saudabīgi, kas ir arī mazliet jāatgādina, ka mums ir tik foršas vietas un kur ir paši griboši piedalīties. Aizputē viens no pieturpunktiem ir radošā darbnīca Lalu, kur piedzīvot dažādus stāstus, ekskursijas laikā un telpā, arī dažādas meistarklases. Šodienas jūsu uzdevums, pirmais uzdevums jau izlasījāt, ir apsēsties šajā krāsnā dienā un ielūkoties sevi. Un tālāk doties uz darbnīcu. Tu pirmā? Jums šajā kasītē ir jāatrod 3 burvi ozozīlītes. Tā kā droši meklējam, vērojam, skatāmies. Ir norādes uz materiālu arī, vai ne? 3 burvju ozozīlītes. Kā viņš izskatās? Tas ir jāatrod jums. Lieldienu rallija dalībniekiem Aizputes pilsmuižas senajos Svelvju pagrabos savas durvis vērusi Aizputes vīna darītava. Šeit dalībniekiem uzdevums šķietami vienkāršs, bet ar zināmu piepūli. Jāatkorķē vīna pudele, izmantojot pašu izlozētu neierastu korķu vieķu. Aizpute iedvesmo gan ar atraktīviem un radošiem uzņēmējiem, gan burvīgām pavasara ainavām, taču tālāk ceļš ved uz Kazdangu, īstu Kurzemes pērli. Arī šeit atrodas vairāki fotoobjekti. Viens no tiem skulptūra Mīles koks, kas uzstādīts pirms 7 gadiem un kurā jaunlaulātie atstāja mīlestības slēdzenes, veidojot koka lapotni. Taču ceļš ved tālāk uz Kazdangas ūdens zirnavām, kurām blakus jau 5. vasaru savu darbu uzsāks āra kafejnīca Kazbārs. Tā, jums ir jāpārbauda savas skaidrības. Vienam šoferītim vai kādam jānāk mums skaidrības baļķi. To mēs parasti liekam darīt, kad Kazbārā kā ciemā kaut ko daudz, lai mēs atnes vai braukt. Tā kā droši viena drosmi. Tu vari. Viņš nekustētos, tad jau es varētu. Jau nebūtu. Ak, tu mīja un pašam galam. Mazākajā Latvijas pilsētā Durbē lieldienu rallijas ieripina Durbes veltēs. Uzņēmums ražo gan konservējumus, gan augļu ogu vīnus. Šoreiz uzdevums nav domāts šoferiem, bet gan pārējiem komandas dalībniekiem. Jums ir jāatmīt 3 vīni. Ak, Dievs, kas jums? Jā, jau pusē 2 vīni. Tas būs kaut kāds zemeņa apēdums. Zemeņa. Pēc 5 stundām pozitīvā gaisotnē lieldienu turisma rallija ekipāžas cita finišē grobiņā.
Noguruši, bet priecīgi par kopā būšanu un izzinošo braucienu rallija dalībnieki pulcēs Pilsdrupu estrādē. Citas atraktīvās rallija komandas saņem simboliskas dāvanas no pasākuma organizatoriem, taču lielākā intriga – rallija laureāti, pirmo 3 vietu ieguvēji. Godpilno 3. vietu iegūsi komanda Viss pie ļipas. Savukārt 2. vietu šoreiz iegūs sporta kluba Dienvidu Kurzeme pieredzējušie autosportisti. Pirmo godpilno vietu izcīna komanda Turbo Burkāns. Dienvidu Kurzeme izripināta, taču kas gan tās būtu par lieldienām bez olām? Un tieši tāpēc svētku noslēgumā visus klātesošos ar enerģiski pozitīvu koncertu priecē grupa Olas.